Interviju raidījums Uzdrīksties vairāk tuvojas noslēgumam. Un šodien mēs filmēsim 10. epizodi. Iepriekšējās reizes aizkadros viesi bieži vien pieminēja to, kā tad ir radies šis stāsts par šo projektu un kā es pati esmu nonākusi līdz šī idejai. Līdz ar to nolēmām, ka šajā sērijā mēs parunāsimies ar mani, lai dzirdētu arī manu stāstu par to, kā es uzdrīkstējos vairāk. Šajā procesā ļoti daudzi jautāja, kā vispār radās ideja par šo projektu. Lūk, un līdz ar to mēs nolēmām, ka noslēguma intervija ir jātaisa par mani, nedaudz par manu stāstu, bet vairāk par šo ideju, kā viņa radās, kā tapa šis realizācijas process un kāds ir nodoms apakšā tam visam. Un, lai man būtu nedaudz vienkāršāk, es uzaicināju Dagni, kur tad man palīdzēs arī šodien ieņemot manu intervētāju lomu. Jā, jo ir pagājušas jau 9 sarunas, kurās tu pati sarunājies ar iedvesmojošiem jauniešiem. Un vairākas reizes, kad es sēdēju tur kameras otrā pusē, es pie sevis domāju, jā, bet Laura, tu pati esi jaunietis, kas iet un dara savu lietu, neskatoties uz to sarežģījumiem, bailēm, uztraukumiem un visa cita. Tu ej un dari to, ko tu esi izdomājis, ka tu vēlies sasniegt. Un tāpēc tas ir ļoti arī iedvesmojoši no tavas puses, un tāpēc mēs gribētu zināt, kā tev radās ideja intervēt šos jauniešus, vispār tapt tādam raidījumam? Tā ideja patiesībā manā prātā piedzima jau daudzus gadus atpakaļ. Vēl pirms bija tādi podkāsti un tādas platformas, jo man vienmēr ļoti pašai patika klausīties intervijas, man vienmēr ir patikuši dzīvi un patiesi stāsti. Un laikam ejot arī savā gan pašizaugsmes ceļā, gan strādājot ar cilvēkiem, es sāku pamanīt, cik daudz ir to stāstu man apkārt, bet cik daudzi par viņiem nezinu un cik daudzi stāsti netiek izstāstīti. Jo ļoti bieži cilvēkiem liekas, kas tad es tāds esmu, es vēl neesmu īsti neko daudz sasniedzis, vai ir daudz visādu citu domu, kāpēc lai es par sevi runātu, vai kāpēc tad tas, ko es daru, ir kaut kas ievērības vērts. Un man ļoti gribējās parādīt šos stāstus, jo darot pašai, es zinu, cik daudz darba ir apakšā katram sasniegumam, un ka tas nav tāds man paveicās. Vispār nav no tās sērijas. Cik daudz tur apakšā ir asaru, negulētu nakšu, cik daudz tur bieži vien ir atteikumu, cik daudz tur ir baiļu, cik daudz tur ir. Es daru bezmaz vai tiešām, kā saka, lecu no klints un ceru, ka es vienkārši kaut kur veiksmīgi piezemēšos vai vismaz nesasitīšos, tā, ka vairs nevaru piecelties. Un es sapratu, jā, ka šos stāstus ir jāizstāsta. Un kādu laiku es to ideju savā prātā turēju, bet arī manī bija iezekušās bailes, kas tad es tāda esmu, lai es tagad intervētu kaut kādus cilvēkus. Tā kā, come on. Bet jo vairāk es strādāju pati ar sevi un arī ar tām domām, kas mani bremzē, es vienā brīdī sapratu, ka stop. Es darīšu tā, kā es varu, tā, kā es protu un ar to, ko es varu. Un tas viss kaut kādā brīdī sākās tīri ar maniem drosmīgiem lēmumiem, vienkārši uzrunājot šos cilvēkus un kādreiz uzaicinot uz kafiju un vienkārši tiešām pajautājot, kā tev iet, kā tu esi sasniedzis to, ko tu esi sasniedzis. Un aizvien vairāk iedvesmojoties un saprotot, ka tajos stāstos ir tik daudz vērtība, jo bieži vien mums liekas, ka tie cilvēki, kuri ir kaut ko sasnieguši, viņi ir kaut kādu krietnu soli augstāk, vai tur statusi, vai tiešām atkal šis stāsts, ka paveicies, bet patiesībā tur apakšā ir šis darbs. Un šeit apakšā ir tā uzdrīkstēšanās, un man tik ļoti gribējās parādīt to cilvēkiem, ka jā, ir cilvēki, kuri varbūt ir kaut kādā veidā, vai ja mēs pēc kaut kādiem tur līmeņiem salīdzinām vai kaut ko, varbūt viņi ir kaut ko sasnieguši tā kā vairāk, bet man īstenībā nepatīk tā definēt, ka arī tev tas ir iespējams. Tev ir vienkārši arī jānotic sev, arī jātiek
pāri savām bailēm, arī vienkārši jāuztrīkstās, jābūt proaktīvam, jāriskē, jāapzinās to, ka tas stāsts nav tikai augšupejoša līkne, un vienkārši ir jāmēģina un jādara. Un tas, kas mani paši ir iedvesmojis ļoti bieži darīt, tas, ka es dzirdu šos piemērus, šos stāstus, un ir tā doma, ja tas cilvēks to varēja, kāpēc lai es nevarētu? Un es sapratu, ka ar šo ideju un šo domu es vēlos arī veidot šo projektu. Un tad, kad man jau bija piekrāta arī nedaudz tāda pieredze par to, ka var dažādos veidos arī piesaistīt finansējumu savām idejām, tad pagājušajā gadā es beidzot saņēmos un iestartēju arī vienā no projektiem, kā viena atsevišķa projekta aktivitāte, šis te interviju stāsts. Nu, lūk, un tā ideja lēnām apaugot, un arī man tas bija ceļš, kamēr es līdz tam nonācu. Bet es atkal atkārtošos, ja tu ļoti kaut ko gribi, un tu pārkāp pāri tām bailēm, un tu uzdrīksties, tu sasniedz tos savus rezultātus. Bet tev nebija tā kā bail, ja nu nesanāk, vai ko pārdomās par mani? Kaut kādas tādas. Ko tu darīji, lai tiktu kaut kā galā ar šīm domām? Man ir kaut kādas tādas atziņas priekš sevis jau savāktas, kuras es sev tajos brīžos atgādinu. Viena no tām atziņām ir tā, ka tā mana misija un tas, ko es daru, ir daudz lielāks par mani pašu, vai par manu ego, vai par manu reputāciju, vai par to, ko par mani padomās citi. Ka tā vērtība, ko es iedošu ar savu darbību, ir daudz, daudz lielāka nekā tur tas, kā es izskatos, vai ko es pasaku, vai ja tur nesanāk kāds video, vai nesanāk kāda intervija, vai ja vispār tas nesanāktu. Otrā lieta man vienmēr ļoti ir motivējis tas, ka bailes tas ir sūdīgs arguments, lai nedarītu. Jā, šo mēs esam dzirdējuši. Jā, šo mēs esam dzirdējuši, jo es viņu arī esmu paņēmusi un viņš man palīdz. Un trešā tā ir tāda ļoti liela ticība sev, ko es arī esmu izstrādājusi, ka es zinu, ka ja es darīšu, agri vai vēlu sanāks. Un es nepadošos pie tās pirmās reizes, kad nesanāks. Jo ļoti interesanti arī par šo projektu, ka sākotnēji viņu neapstiprināja, un viņu apstiprināja tikai pēc tam. Un es arī varēju padoties šajā procesā, bet tajā brīdī es jau meklēju citus veidus, kā realizēt šo ideju. Bet tad viņiem vienkārši atnāca tā kā here it is. Nu, tā kā, ka viss salikās, bet tas brīdis man jau parādīja, ka es tā kā nepadevos. Jā, varbūt no sākuma. Es atceros, ka es uzzināju, ka neapstiprināju, es arī paraudāju, man bija skumji, un man likās ļoti netaisnīgi. Un, es iekritu bišķiņ tādā upura pozīcijā tajā visā, bet es atkal sev atgādināju, ka tas nekas, ka nesanāca ar pirmo reizi, noteikti sanāks. Un pēc dažiem mēnešiem sanāca. Tā kā... Un arī, ja nesanāk kaut kas viens, ko tu esi izdomājis, jau darot tos soļus, ko tu jau esi paveikusi pirms tam, tu jau nezini, kā var iebīdīties ceļi, varbūt caur citu kādu kanālu, caur citu cilvēku, caur citu projektu. Tas var notikt tāpatās. Man liekas, tas svarīgais tavā gadījumā ir tas, ka tu nepadodies un ka tu tici, ok, paraudāju, bet ko es varu darīt tālāk? Jā, tieši tā. Es vienmēr arī... Tas, ko tagad es vienmēr paturu arī savā prātā, ka tad, kad man kaut kas nesanāk, vai tad, kad sanāk kaut kāds fuck-ups, es pāraudu, es esmu emocionāls cilvēks, es riktīgi ļaujos emocijām, es izraudos, un tad man nākamais ir jautājums, ok, kā šito varu izmantot, lai tomēr sasniegtu to, ko es gribu, vai dabūtu no šī vismaz labāku rezultātu, nekā tas ir tagad. Un tā domāšana par risinājuma meklēšanu, ne jau problēmas saskatīšanu, ir ļoti daudzreiz manā dzīvē mani izvilkusi cauri, un... Ne tikai šajā gadījumā, bet dažādās citās dzīves situācijās vienkārši izraut sevi aiz ausīm no tās bedres un meklēt to risinājumu. Jā. Nu, nepadoties iet un darīt, meklēt tos veidus, kur tu vari sevi realizēt. Jā. Lai tu dotu pienesumu citiem, jo es saprotu, ka tava tā vēlme ir, ka tu parādi citiem, cik dažādi, vismaz pēc sarunām, ko mēs filmējām, es sapratu arī priekš sevis, cik dažādi var dzīvot cilvēki savas dzīves, ka nav tas viens scenārijs. Un, man liekas, tas izpaudās katrā individuālajā sarunā. Un tas ir tas, ko tu parādi citiem, ka var dzīvot arī tā un tā, un vēl ir tāds variants. Super! Tas ir viens no tiem apakšmērķiem, no tiem apakšnodomiem tam, ko es daru. Jo, protams, daudzas lietas, ko mēs dzīvē darām, iznāk no mūsu pieredzes vai no tā, kā mums nesanāca vai ko mēs iemācāmies. Un arī šī te ideja un nodoms nāca no manas pašas dzīves, kad es ļoti daudzus gadus dzīvoju ar to domu, ka ir tikai viens
pareizs veids, kā dzīvot. Un es zinu un esmu dzirdējusi, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir domājuši līdzīgi, tīpaši šis te sabiedrības tāds pieņemtais ceļš, kas ir skola, augstskola, darbs pēc profesijas augstskolā un pēc tam tu ej pensijā, teiksim tā. Un labākajā gadījumā tu vēl strādā ilgstoši tajā darba vietā vienā. Un es pati ilgu laiku dzīvoju pēc šīs te domāšanas, līdz vienā brīdī, patiesībā tas bija Covid laikā, es sāku pamanīt to, jo īpaši Covid laikā ļoti daudz cilvēku sāka parādīties interneta telpā. Tie, kas dara daudz un dažādas arī radošas vai cita veida profesijas. Un es sāku pamanīt to, cik daudz un dažādu veidu ir kā dzīvot, un ka nav tāds viens, un nav vispār tāda pareizā veida. Mēs paši cilvēki, mēs paši kā sabiedrība esam pieņēmuši to, ka tas ir kaut kāds pareizāks vai labāks, bet tā nebūtu nav. Un arī ar šiem stāstiem man gribējās tieši to arī parādīt, ka katram no mums ir savi sapņi, un mans sapnis nav labāks par tavējo. Viņš ir vienkārši mans, tāpat kā tavs sapnis ir tavs. Un gan mans sapnis, gan tev tavējais ir svarīgi. Bet tas, kā mēs viņus sasniegsim, arī var būt citiem ceļiem. Un galu galā tas arī dzīvesveids un dzīves filozofija, viņa var būt citādāk. Un neviena no viņām nav labāka vai sliktāka, viņas vienkārši ir dažādas. Un man ļoti gribējās parādīt šo dažādību, jo es zinu, ka cilvēki bieži vien jūtas pazuduši, tā kā es strādāju kā coach ar cilvēkiem, bieži vien cilvēki jūtas pazuduši savā ceļā, tajā, ar ko viņi nodarbojas. Jo liekas, ka ir šie te pareizie veidi, pareizās atbildes, bet tā nav. Tev ir jāklausa sevi, tev ir jāklausa tam savam iekšējam kompasam, jo tas ir pareizi priekš tevis, nevis priekš kāda cita. Tas ir kā šis ļoti labi sasaucās ar to, ko Daniels savā sarunā teica, ka tev ir jāklausa tiem procesiem, kas tev patīk, saprast, kas ir tas, ko man patīk darīt, nevis kas es gribu būt vai kļūt, bet ko man patīk darīt. Un to ir, man liekas, piemērs tam, ka tu dari to, ko tev patīk darīt. Un līdz ar to tas ceļš arī iet tajā virzienā, ka top raidījums un top citi tavi projekti. Tā kā process. Process, tieši tā. Un man patiesi arī iedvesmoja tas, kad es pati redzēju, cik daudz ir dažādi šie veidi. Un arī, man liekas, tas ir ļoti palīdzoši tādā veidā, ka tu saproti, ka ir forši, ka cilvēks dara to, bet piemēram man tas neinteresē. Un es pārstāju sevi salīdzināt ar šiem cilvēkiem, jo saprotu, bet es nemaz negribētu šādi dzīvot, vai tieši otrādāk. Tu saproti, ka tu savā dzīvē kaut ko nedari tādu, un tu dzirdi, kā dara cits, un tev norezonē, un tu saproti, šis varētu būt līdzīgs ceļš, kuru es vēlos iet savā dzīvē. Un tas, man liekas, ir ļoti skaisti, ka šīs intervijas palīdz arī saprast, kas ar mani saskan un kas ar mani nesaskan, jo to mēs ļoti labi jūtam. Un tas ir tas, ko es jau esmu dzirdējis pirmajās arī atsauksmēs no raidījumiem, kas saka, super foršs tā cilvēka ceļš, bet es reāli sapratu, cik ļoti forši ir arī mans ceļš. Un tā iedvesma, ka tu sāc novērtēt to savu ceļu, to sava ceļa unikalitāti. Un man viena no mīļākajiem citātiem arī no intervijām ir tieši no pirmās mājas intervijas, ka ir forši skatīties, ko dara citi, bet vēl foršāk ir darīt lietas pašam. Man liekas, tas ir tik brīnišķīgi sasaucoties ar to viņas stāstu, ka viņa lepos, viņa ir priecīga un viņa ir super iedvesmota par to savu stāstu, bet tai pašā laikā atgādināt to, ka ir ok, ka tev ir pavisam cits stāsts, vai ka, piemēram, manējais tev nepatīk. Jo tāda galējā misija, kāpēc es vispār, man liekas, eksistēju šīs planētas, to, ko es esmu sapratusi priekš sevis šobrīd, es tiešām vēlos ienest cilvēku dzīvēs prieku un laimi un saprast to, ka mēs varam uzņemties atbildību par savu dzīvi, un tā atbildība ir superspēja, ar kuru mēs varam radīt tādu dzīvi, kādu mēs vēlamies dzīvot. Un es vienkārši vēlos dzīvot laimīgā, veselīgā un priecīgā sabiedrībā. Un patiesībā tas, kas arī daudz ir bijis, kad mēs braucam, piemēram, no filmēšanas mājās, un tas, ko mēs pārunājam, ko mēs katru paņēmām no sarunas, un tas, kas sasaucās to, ko tu tikko teici, ka mums jau ir izdevīgi, ka cilvēki ir laimīgi. Mums katram ir forši, apkārt ir laimīgi cilvēki. Un tas ir tieši tas, ka katrs iet un dara savu ceļu. Jā. Lieli. Un ja mēs vienkārši paši darītu to, ko mēs gribam, un atļautu citiem darīt to, ko viņi grib, man liekas, mēs būtu vismaz 50 reizes priecīgāki, laimīgāki un apmierinātāki. Un priecātos par to, ko dara citi. Jā. Tas ir tas arī, kad mēs spējam, ja tu esi priecīgs par sevi, tu arī spēj priecāties par to, ko otrs ir sasniedzis, ko dara. Tieši tā.
Un tas ir absolūti tā iekšējā sajūta, tas iekšējais piepildījums, viņš vienmēr projicēsies uz āru. Un ja tu neesi apmierināts, tev visdrīzāk besīs, ko citi dara, tev triggeros, tu viņus centīsies kaut kādā veidā pazemot, tikai lai pats sajustos nedaudz labāks ar to dzīvi, kura tev patiesībā nepatīk. Un tiešām tāpēc, man liekas, ir svarīgi strādāt ar sevi un saprast, kas ir tas, ko es gribu darīt, kā es gribu realizēties šajā dzīvē, kā es vēlos realizēt tos savus talantus, ar kādu arī enerģiju, ar kādu veidu, jo atkal ir tik daudz mākslinieku, ir tik daudz uzņēmēju, un mēs arī dzirdējām tik daudzus stāstus, kur cilvēki varbūt ir uzņēmēji, viens no tādiem piemēriem, ka cilvēki ir uzņēmēji darbībā, bet katram ir pilnībā tā sava filozofija, kā pieiet tai uzņēmēji darbībai. Un kāpēc viņš to dara vispār? Jā, kas ir kāpēc viņš to dara? Vai peļņa, vai procesi, vai rezultāti, katram savs, jā. Es gribu pajautāt tev par, kas mani pašu interesē, vai tu varētu nosaukt ieguvumus? Ir pagājuši 9 sarunas, process patiesībā ir teju noslēdzies. Jā. Šī ir pēdējā, ko mēs filmējam. Vai tev ir kaut kādi izkristalizējušies ieguvumi, ko tu esi ieguvusi šo sarunu laikā, vispār projekta laikā? Es laikam tā nebiju par to domājusi tā ļoti strukturizēti, bet es centīšos teikt tagad pēc tās sajūtas, kas man nāk. Pirmais ieguvums noteikti ir tas, ka es pati sev vēl vairāk noticēju, apzinoties to, ka es patiešām varu. Otrā lieta, man tiešām fascinē, un es ticu, ka arī citus iedvesmos tas, cik dažādi ir šie ceļi, un tiešām saprast to, ka tas tavs ceļš ir svarīgs un vajadzīgs un vērtīgs, un tie tavi sapņi ir tavā galvā tieši tāpēc, lai tu viņus arī realizētu. Trešā lieta, es patiesībā ar daudziem no šiem cilvēkiem esmu vēl tuvāk sadraudzējusies, un mēs esam tikušies arī pēc intervijām, jo viena no tām lietām, kas daudzus no mums arī apvieno, arī par ko mēs runājām, cik svarīgi ir apkārt tie cilvēki, kas tev ir, un ja tā vide ir atbalstoša, iedvesmojoša, ja tev apkārt ir tie cilvēki, kuri arī paši aug, kuri paši uzdrīkstās, tas dod vēl lielāku tādu draivu un enerģiju arī darīt. Un tā kā jaunas draudzības, smieklīgi tas ir kā, kad bērni, mēs vienkārši ar bērniem arī strādāju, kad bērni pirmajā dienā ir nometnē, mēs prasam, ko tu vēlies no šīs nometnes, vienmēr atbild jaunas draugas. Nu, man apmēram tā arī sanāca šajā projektā. Un tāda noslēdzošā atziņa, kas man šobrīd nāk prātā, ka pēc šiem stāstiem es roku liekot uz sirds varu pateikt, viss ir iespējams. Jo tie stāsti ir tik dažādi un cilvēki ir nākuši no tādiem, tie anglicismi, bet labi, no tādiem backgroundiem un tiem cilvēkiem ir bijušas tik daudz un dažādas pieredzes, un tās pieredzes ir bijušas grūtākas un ļoti emocionālas un visādos veidos. Bet cilvēki pieceļās, iet un dara, un es saprotu, ka ja tev ir tavs kāpēc, ja tu zini, ko tu gribi, kāpēc tu to gribi, nekas tevi nespēs apturēt. Tieši tā. Man ir liels prieks, ka viens no ieguvumiem pirmais, ko tu teici, bija, ka tu saki, ka wow, to var izdarīt. Jo tas, ko mēs arī ar tevi arī bijām nedaudz runājuši par to, cik svarīgi ir pašam sev pateikt paldies. Nevis tikai pārmest kaut ko, kas nav sanācis, kas nav izdevies, kas varbūt gribējās citādāk, bet pateikt sev, ka wow, es esmu malicis. Vispār, ka es uzdrošinājos, ka tu uzdrošināji šādu projektu veidot. Izgāja cauri visiem etapiem, kas bija vajadzīgi. Tas pat nav tik, cik uzrunāt cilvēkus, tas ir projekta ietvaros. Tas jau nesastāv tikai no atnāc uz sarunas filmēšanas vietu un nofilmēju sarunu. Tu jau tam visam gatavojies. Sarunāji cilvēkus, sarakstīji visu dokumentus projektam. Tas ir bijis liels darbs, kur tu esi paveikusi. Tā kā man liels prieks dzirdēt, ka tu pati pateici, kad es lepojos, ka es to izdarīju. Man tas liekas tāds ļoti svarīgs ieguvums vispār cilvēkam. Absolūti, un šis projekts arī parādiet to, ka cik daudzas lietas procesā var nesanākt, piemēram, vai cik daudzas lietas ir tās, kuras tu nevari paredzēt pirms tam. Un patiesībā mēs tiešām ir tāds teiciens, ko es jau sen esmu dzirdējusi, bet viņš manā dzīvē apstiprinās, ka mēs iemācāmies darot. Un bez tās darīšanas es nebūtu sapratusi ļoti daudzas lietas, kuras tagad es atkal, tas, ko es jau minēju iepriekš, varēšu izmantot arī tālāk savā nākotnē, lai darītu vēl kaut ko. Šis ir tas, ko es katru reizi pie tā sarunām
sēžot aizkadrā, tā gaidīju, kurā brīdī. Tu vienmēr pajautā viesiem, un kas ir bijuši tie izaicinājumi, ar kuriem tu esi saskāries, un kā tu ar tiem tiki galā. Šo jautājumu bieži dzirdēju, bet tas arī, man liekas, ir svarīgi arī tev pajautāt, lai saprastu, ka viss jau nenotiek perfekti gludi, bet ka ir kaut kādas lietas, ar kurām mēs saskaramies, un mums ar tām ir jātiek galā. Kādi bija tavi izaicinājumi šī projekta laikā? Izaicinājumi šī projekta laikā sākotnēji jau tas, ka pirmajā termiņā viņu neapstiprināja. Un tas bija periods, kad es biju tikko izšķīrusies no ilgām attiecībām, un es pārdzīvoju visu to šķiršanās procesu emocionāli, un man bija sūdīga situācija ar finansēm. Man kontā bija 14 centi. Es tajā brīdī dzīvoju pie savas draudzenes, ar viņu kopā viņas istabā, un es nezināju, kā turpināt tālāk. Es nezināju, kā turpināt darīt savas lietas vai savus projektus, jo tas šķiršanās process diezgan iedragāja to manu pašapziņu un visu, un es nevarēju saprast, kā man tagad sāk kaut ko darīt, jo likās, ka es esmu nofeilojusi pa dzīvi, un kā es tagad būšu, jo mana profesija ir coach, un tāds, kā es tagad coachošu citus, kad es esmu tā pati nofeilojusi. Un tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, tikt ar to emocionāli tam visam cauri un pāri, bet ir pagājuši daudzi mēneši, un es saprotu, cik liels darbs ir ieguldīts tajā, lai es tiktu tam pāri, bet ka tas ir bijis visa to vērts. Un vienkārši atkal kārtējais pierādījums, ka no jebkuras bedres tu vari izvilkt sevi aiz ausīm ārā un iet un darīt. Un patiesībā šī misija, kas man bija par to, ka es vēlos palīdzēt cilvēkiem, es vēlos cilvēkus padarīt laimīgākus, izvilka mani laukā, jo tajā brīdī, kad viss bija slikti, es meklēju dažādas iespējas arī kā piepelnīties. Es gāju strādāt par animatoru un vadīju bērnu ballītes. Es taisīju visādus mini-tur projektiņus, jo es sapratu, ka man nav resursa ne uz ko lielu. Un tieši tas, ka es palīdzēju citiem cilvēkiem, un viņi pēc tam man sūtīja atsauksmes par to, kā viņiem uzlabojas dzīve. Mani tur tā brīža jaunie coachinga klienti, ar kuriem es nestrādāju lielos apjomos, bet es godīgi arī atzinu, ka es varu strādāt ar mazām lietiņām šobrīd. Bet kā tas ietekmē viņu to dzīvi, es sapratu, hei, bet mana misija ir daudz lielāka par mani pašu, par manu šķiršanās bēdu un visu pārējo. Un es sapratu, ka šis bija sūdīgs, šis riktīgi sāpēja, un ja varētu, es negribētu šo piedzīvot. Bet tas mani nesalauza un patiesībā tiešām padarīja vēl stiprāku, jo es sapratu, ka ja es varu no tādiem sūdiem iziet cauri, un tas mans tāds lielais atskaites punkts bija tad, kad es aizdevos uz Itāliju, un es sapratu vienā momentā, ka es sēžu tajā pašā vietā, tajā pašā lidostā, kur es sēdēju pirms pusgada, kad es biju izšķīrusies, un mana dzīve ir totāli mainījusies. Es esmu vislabākajā formā. Man ir ļoti labi viss ar finansēm, es daru to, kas man patīk, man ir super draugi uzradušies šajā ceļā, un es beidzot jūtu tā, ka es sevi mīlu un cienu. Un tad es sapratu, ka mums dzīve dod pārbaudījumus, un kādus vēl, un kāds tas viss ir, jo neskatoties uz to, ka bija arī šī šķiršanās, nomira arī mana draudzene šajā periodā, nomira arī mans kaķis. Un man tiešām likās, kas vēl tā kā notiks. Bet reāli ar visu mēs varam tikt galā. Mēs tiešām ar visu varam tikt galā. Un ja mēs zinām to savu kāpēc, it īpaši pat ne jau tādā tādā mazā mērogā, bet priekš manis tas kāpēc ir liels. Tiešām varbūt tādā nedaudz arī lielākā kontekstā, ka es skatos uz lietām arī no tāda garīgās perspektīvas, un man ir tā sajūta, ka mana dvēsele ir atnākusi uz šo pasauli ar daudz lielāku uzdevumu nekā vienkārši strādāt darbā līdz pensijai un tad nomirt. Es tā tieši atklāti runāšu, jo tāda es esmu, un tā ir atkal mana kaut kāda personības feature, kuru es saprotu, ka viņa ir ļoti vērtīga patiesībā. Tas tāds emocionālais viss bija liels izaicinājums. Pēc tam izaicinājums bija tāds, ka es aizgāju strādāt uz darbu. Es aizgāju strādāt uz darbu? Jā, Tas viss, ko tu citu dari, tas tavu darbs, bet es aizgāju strādāt uz darbu. Uz tādu algotu darbu, jā.
Jā, jo īstenībā tas ir ļoti smieklīgi, ka visi mani projekti, es viņus nekad nesaucu par darbu. Es saku, ka es strādāju, to vārdu kaut kā es izmantoju, bet kaut kā priekš manis vārds darbs liekas, varbūt arī es tam esmu piedevis kaut kādu nozīmi, bet priekš manis tas liekas kaut kas tāds tā kā... Grūtuma sajūta? Ne grūtuma sajūta, bet tas ir kaut kas tas, ko tu dari, kas tev nepatīk. Tas ir interesants, jā. Es patiesībā tikko to noķēru, man laikam būs ar šo jāpastrādā vēl savā prātā, bet nu jā, ļoti, ļoti interesanti. Bet, nu jā, es aizgāju uz to darbiņu, tajā brīdī tā likās ļoti laba iespēja, un tas bija saskaņā ar to, ko man patīk darīt, līdz ar to man likās, ka šis varētu būt tas darbs, kurš man patiks, jā, izejot no tā iepriekšējā konteksta. Un tur bija arī tādi savi izaicinājumi, ka tā ir jauna vide, tev ir atkal jāpielāgojas, ir kaut kādi citi spēles noteikumi, kā tur viss notiek, un paralēli sākās šis te interviju projekts, kā to visu salāgot ar darbu, kad tur izbrīvot kaut kādu laiku, lai filmētu, un tas nebija nemaz tik viegli, un sākās kaut kāda arī vainas sajūta par to, ka es īsti neveltu laiku ne šim interviju projektam, ne darbam, nu tā kā es veltu gan vienam, gan otram, bet nebija tā sajūta, kas to darītu kvalitatīvi, tā kā no visas savas sirds uz to maksimumu. Pēc laika es tomēr sapratu, ka es vēlos tomēr iet atpakaļ tajā ceļā, kur es strādāju un daru savas lietas, savus projektus un tās savas idejas. Un tas man atnāca patiesībā otrās intervijas laikā. Es atceros. Kad mēs intervējām Samantu, kur es stāstīju par savu pieredzi aizejot prom no algota darba, kur arī viss no malas izskatījās skaisti un labi, bet viņai iekšā bija tā sajūta, ka tas nav tas, ko es vēlos darīt. Un tāda līdzīga sajūta arī bija man. Es ļoti daudz ko tajā darbā ieguvu un iemācījos pat to īso laiku, bet bija tā kaut kāda sajūta, ka šī līdz galam nav mana vieta. Un atkal nākamais izaicinājums drosme to pateikt un aiziet projām no tā darba, jo es nostrādāju vien pāris mēnešus un es saņēmu dažādas piezīmes no cilvēkiem par to, kur tad es atkal tur skriešu un lekšu, un vai tad es neatceros, kā man bija ziemā, un visādas tādas atsauces, kas bija tādi pārbaudījumi. Bet laikam jau pa šo laiku es biju atkal atgriezusi to ticību sevī, ka es zinu, ka es varu tikt ar visu galā. Un jā. Tie bija tādi lielie posmi, un tad pašā filmēšanas procesā arī bija daudz un dažādas lietas, kad mums pirmā intervija, kuru mēs uzfilmējām, skaņa reāli nobruka un vienkārši neierakstījās. Jā. Vai arī citas kaut kādas lietas, kad es saprotu, ka man pietrūks laika, lai kaut kādas lietas samanedžētu, vai bija cilvēki, kurus es uzrunāju, un viņi piekrīt, bet viņi pēdējā brīdī atlec, un tad man ir jāmeklē jauni cilvēki, kurus intervēt. Tāpat bija arī tas, ka bija viens puisis, ar kuru mums bija sarunāta intervija, kura stāstu man arī ļoti, ļoti gribējās izstāstīt. Bet viņš visu laiku teica, jā, mēs komunicējām vairākus mēnešus, tur visu laiku nesanāca salikt datumus, un vienkārši beigās viņš sāka mani ignorēt un vairs neatbildēt. Un arī tāds, ka tu sajūties tā kā nedaudz bēdīgi, ka tu esi tik daudz laika ieguldījis, lai to darītu, un ka tu patiesībā gribi darīt labu, bet varbūt otrā pusē cilvēks varbūt ir nobijies, varbūt cilvēks otrā pusē tiešām viņam nav laika, viņam tā nav prioritāte, un spēt to pieņemt un saprast, ka tas arī ir ok. Un tas nav stāsts par tevi, bet tas par to otru cilvēku un par to, ko mēs nezinām. Par to, ko mēs nezinām. Varbūt tiešām viņš dzīvē šobrīd iet kaut kādam grūtam posmam cauri, un viņam kaut kādā intervijā piedalīties ir pēdējais, ko viņš grib darīt. Un tas nenozīmē, ka tā kā viņš atceļ, ar Lauru, es ar Lauru negribu runāt. Pieņemt, ka tas pilnīgi ok. Tieši tā pieņemt tādas lietiņas. Nu jā, un arī tās bailes, kas bija pirms tām intervijām. Vienas no tām bailēm bija uzrunāt, piemēram, dažus atsevišķus cilvēkus, kas ir varbūt tādi jau atpazīstamāki sociālajos tīklos. Un tad arī tā liekas, kā tad es viņu tur uzrunāšu, bet es saprotu, ka es gribu to stāstu izstāstīt, es viņu kaut kur esmu dzirdējusi, vai kāds man ir ieteicis šo cilvēku.
un man ļoti gribās izstāstīt šo stāstu. Un tad arī pārkāpt tām savām bailēm un rakstīt. Un patiesībā pēc tam saproti, ka, hei, bet atkal tu varbūt kaut kur domā, ka tas cilvēks kaut kur augstāk, bet tad, kad tu sāc runāt ar to cilvēku, un tīpaši caur visu to intervijas procesu, tu saproti, ka tev pretī sēž vienkārši cilvēks, kurš vienkārši arī tic un uzrīkstas saviem sapņiem. Varbūt viņš pēc kaut kādiem tur atkal kritērijiem, ja, piemēram, pēc sekotāju skaita, varbūt viņš ir atpazīstamāks Instagramā, bet viņš ir tādā ziņā tieši tāds pats cilvēks uz šīs zemes, kurš vienkārši mēģina atrast veidus, kā sevi pilnveidot, kā piepildīt savus sapņus, un viņš vienkārši uzdrīkstās un dara, un atkal tāda cilvēcība un empātija, ka ir, ka mēs vienkārši esam cilvēki, mēs katrs piepildam šeit savus sapņus, viņi ir dažādi, un tev vispār nevajag justies kaut kādam ne tādam vai mazāk vērtīgam, tāpēc, ka varbūt pēc kaut kādiem tur kritērijiem tas cilvēks varbūt kaut kur tur ir atpazīstamāks vai vēl kaut. Tas bija tāds darbiņš arī man pašai ar to savu iekšējo vērtību un sajūtu. Un, bet katrs šis solis, visu no tā, ko es visu te izstāstīju, katrs solis, katrs tas brīdis, kad es pārvarēju tās savas bailes, aizvien vairāk un vairāk lika man noticēt pašai sev, šai idejai, tām, cik svarīgi ir tas, ko patiesībā mēs darām un cik iedvesmojoši tas var būt daudziem citiem. Tieši tā. Un tu teici, tas, ko es sadzirdēju par to, ka tev bija bail, piemēram, uzrakstīt, bet tu to izdarīji. Un tad mēs atgriežamies atkal pie tā, ka tikai darot, tu augsi tālāk, jo tu jau varēji palikt savās bailēs un tā kā, nē, ko tad es jau neko, bet tu ņem, tu dari, tu saproti, ka, bet tas nebija tik traki, bet es ieguvu jaunus draugus. Tāds ieguvums. Kāpēc baidīties, ka tu vari iegūt tik superīgu sev cilvēkus apkārt? Un tas, kas mani fascinē, un es iedvesmojos atkal no tevis, par to, ka tu esi tā pa īstam uzņēmusies, bet tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, un tieši tāpēc es domāju, arī tas cilvēku loks ap tevi veidojās tāds, kāds viņš veidojās. Jo tu neesi mierā ar to, ka kā būs, tā būs, kaut kā es nodzīvošu to dzīvi, un tad pensiju katru. Bet tu uzņemies atbildību, jo tu gribi dzīvot tā, kā tev gribās. Un līdz ar to arī tie cilvēki apkārt, es pat redzu, ka tev ir tik iedvesmojoši arī cilvēki šobrīd apkārt, cik forši, un tas, man liekas, tev iedod vēl vairāk to drosmi darīt lielākas lietas. Tā, ka forši. Tu esi tas jaunietis, kas iedrošina, iedvesmo. Tu pat esi lielisks šī raidījuma viesis, jo tu ar savu stāstu iedvesmot arī citas darīt. Paldies. Man to ir ļoti silti dzirdēt, jo ir ļoti skaisti, kad tev pasaka komplimentus, ka tu labi izskaties, bet kad tev pasaka komplimentus par tavu personību vai tiešām saskata vērtību tajā, ko tu dari, tas ir daudz patīkamāk. Jā, jo papildinot to tevis teikto, tajā brīdī, kuras jau nedaudz pieminēju to posmu, kad sākās Covid un es sāku pamanīt šos dažādos veidus, kā dzīvot, tajā laikā nomira arī mana vecmāmiņa, un tad, kad viņa nomira, viens no jautājumiem, kas sāka nodarbināt manu prātu, bija, jo tajā brīdī es biju ļoti nelaimīga, tur arī cits stāsts, bet tajā šodien neiedziļināsimies. Un es jautāju, vai tiešām šis ir tas veids, kā es vēlos nodzīvot savu dzīvi šajās sajūtās. Un tad man atnāca tāda sajūta, kā, jā, Dievs visums, kas kam tic, bet es ticu, ka kaut kas augstāks ir mūs radījis šeit uz pasaules. Ja man bija jāatnāk uz šīs pasaules, lai es dzīvotu ciešanās, it doesn't make sense. Tā kā tas liekas tik stulbs nodoms, tā kā, lai es, piemēram, pati persona, lai es ieguldītu enerģiju, lai kādam liktu dzīvot ciešanās, priekš manis tam nav nekāda loģiska izskaidrojuma. Un tad es centos ieklausīties sevi, un es saklausīju to, teiksim, tādu savu kaut kādo iekšējo patiesību, tajā, ka es esmu atnākusi uz šīs dzīves, lai būtu laimīga. Un tad, kad pie manis atnāca šī atziņa, es arī sāku uzdot sev šos jautājumus, kas priekš manis ir laime. Un es esmu nonākusi pie vienas no atbildēm, ka laime ir būt sev pašai. Un būt drošai tajā, ka es varu būt es pati, ka es varu drosmīgi izpausties, ka es varu realizēt savas idejas,
un ar to iedvesmot arī citus. Un tev apkārt būs cilvēki, kas tev ļaus būt pašai. Jā. Jo tik grūti ir tēlot, iederēt, it kā mēģināt kaut kur iederēties. Bet tu ļauj būt sev pašai. Un vēl kas tā pēkšņā doma prātā par laimi, tu teici, kad tu noformulējies, un tā es domāju, kas tur būs. Bet man patīk arī tā lieta, kuru jau tu sarunas sākumā teici, ka tu gribi laimīgi dzīvot, bet tu arī ļauj sev just. Un tikai ļaujot sev just arī visas tās nepatīkamās emocijas. Caur to tu zini, būs kalna lejas, būs priecīgās dienas, ne tik priecīgās, bet tā īstā dzīvības sajūta, ka tu ļauj sev just. Es šodien esmu brīdīgi dusmīgs, sapratīšu, kāpēc. Un nākamā dienā tu jūties priecīgs par to, ka tu esi ļāvis sev just. Man liekas, tā arī ir tāda tava superspēja, nezinu, bet tā ir kaut kāda tāda vērtīga lieta, ko tu sev ļauj. Tā ir mana otrā atziņa par to, ko nozīmē būt laimīgam, justies dzīvai. Un kas mums liek justies dzīvam, tās ir emocijas patiesībā. Un vispār ļoti daudzas lietas, kuras mēs savā dzīvē darām, mēs viņas darām, jo mēs gribam kaut kā justies pēc tam. Un tad, kad es sapratu šo ķēdīti, es sapratu, ka tas dod to dzīvības enerģiju, to sajūtu, jo tieši tā mēs jūtam, tieši tā mēs arī saprotam to laimes sajūtu un visu caur tām sajūtām. Un tas, ko tu minēji atkal par tiem kāpumiem un kritumiem, tas, ko es esmu sapratusi priekš sevis, ka tas, cik dziļi es spēju cik dziļi es spēju bēdāties, ir arī tieši tāds pat dziļums, cik es spēju priecāties. Ka, jā, ir tie sāpīgie brīži, bet tieši tā ir kaut kāda arī mana spēja, ka es ļoti tiešām, ja es pārdzīvoju, tad es pārdzīvoju riktīgi, bet tieši tāpat, kad arī es priecājos no visas sirds un to var redzēt, un man liekas, ka tas vienkārši, radiēt no manis tas prieks, kad es priecājos. Līdz ar to, man liekas, tas ir ļoti skaisti, ka mēs varam just, un tad mēs jūtamies patiesi sasodīti dzīvi. Super. Klau, kā tev liekas, vai varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt? Vai klausītājiem, skatītājiem? Jā. Man ir viena lieta, ko es šobrīd skandinu kā savu mantru, un tā kā viņa ir aktuāla šobrīd arī manā dzīvē, tad es noteikti vēlos nodot to ziņu, ka ir droši būt sev. Ir droši būt šajā pasaulē, sev pašam, izpaust savus talantus, savas prasmes, savas dāvanas, jo mēs bieži vien sevi atturam, jo aiz tā visa ir bailes no nedrošības, ir bailes no atraidījuma, ir bailes no tā, ka nesanāks un tā tālāk. Un man tik tiešām gribās iedrošināt, ka ir droši būt sev. Un tad, kad mēs sākam tam ticēt, dzīve mums to apstiprina atkal un atkal. Un kad mēs esam šajā plūdumā, kur mēs jūtamies brīvi izpausties tā, kā mēs gribam un realizēt tās savas idejas, mēs jūtamies sasodīti dzīvi. Cik labi! Un tas, ko noslēgumā es gribu pateikt, ka pateicoties tev, tas iedvesmojas vēl vienu cilvēku, arī mani, jo šī projekta laikā, filmēšanas dienās, es tik ļoti izjūtu to sajūtu. Šī ir mana dzīve, nopietni. Tas ir tas, kā es dzīvoju, un tas ir tāpēc, ka esmu uzrunājuši šim projektam. Tā kā, Laurita, liels tev paldies! Paldies tev, paldies, ka tu atsaucies un palīdzēji realizēt šo ideju un uzdrīkstējies vairāk.